Līdz ko ārā paliek tumšāk, tā mēs saprotam, ka mūsu lukturi nevēlna nekļūst gaišāki. Tu slēdz gaismu iekšā, slēdz ārā, kā neredz, neko tā neredz. Tāpēc dabā ir izgudrots Jānis Avotiņš, kurš ir uzņēmuma Avakāra ģenerāldirektors, galvenais konstruktors, tehniskais direktors, arī vietnieks un, vārdu sakot, Jānis Avotiņš. Nepeliet un nelamājiet skaļi, viņš tūlīt jums parādīs. Šādas lampas ir ļoti daudzām mašīnītēm, starp citu. Tur, es viņas varētu palīdzēt dabūt dzidras. Dzidrinātas. Ja braucais tuvais priekšējās mašīnas. Ja neievēro distanci. Distanci, ja neievēro distanci, tad tās smiltiņas skaisti ceļās augšā un matē visu. Tas ir tā kā ar smilšpapīru. Tās smalkās smiltiņas strādā. Patiesībā visa tā mašīnīte ir tāda pati kā nomatēta. Tikai, tur stikliņi tur redzi. Tas ir plasmas, jā. Un to es varu palīdzēt izglābt. Tev ir rokās fleksi, tu slīpēsi, tā, lai jau tā ir slīpa mašīna, fleks. Labi, kāda starpība. Ko griež, tev patīk fleks. Tā ir. Vispirms noslīpēsim rupjāku, teiksim, tādu smilšpapīru. Jādabūna pirmkārt ir nost viss, ne tikai tā dzeltenā daļa, ko tu tur redzi, teiksim, bet viss iepriekšējais pārklājums, kas ir oriģinālais. Jā. Tas nedrīkst palikt, jo tas attiecīgi ķīmija ar to nereaģē pareizi un būs matēts tā vieta. Jā. Viņi jādabūna nost. Vispirms rupjāks papīrs, pēc tam smalkāks un pabeigšies ar ūdens papīru pustūkstošo. Un nokrāsos ar ūdens krāsām. Nē, un tad es ar tvaiku apstrādāšu, uzliksim. Tvaika gludekli. Tvaika gludekli, uzliksim polimēra pārklājumu, kas, no manas pieredzes jau cik es ar to darbojos, 3,5 gadus noteikti, man liekas, un tā arī viņi starp citu strādā. Mēs varam vispār teikt, ka tā šobrīd ir vadošā tehnoloģija. Ja gribas sakopt lāmas, tad tā aizsardzība, ko tas tvaiks tur taisa, tā ir vislabākā šobrīd. Pirmkārt jau tas ir nosacīti ātri. Tas ir tik ilgi, cik es fiziski strādāšu praktiski. Jā. Otrs, tas ir nesāpīgi ar to, teiksim, es esmu lakojis lampas, lukturus, lakojot, domāju, cik daudz darba jāpārklāja viss. Kāda netīrība, nekārtība, krāsotavā baigā tīrība nekad bez slīpēšanas, tas tā. Bet klusu mierīgi un ļoti labs pārklājums veidojās. Ja viņš darbojās, teiksim, tos 3 gadus, kā es esmu pārliecinājies dzīvē, tad, man liekas, ka viss ir kārtībā. Kā tur bija? Snip, snap, snurre, lurre, bazelurre. Viņš te tā kā būrās un sabūrās. Un kā tagad ir? Tīri labi, man liekas, ka ceļš būs redzams. Kaut kas būs redzams. Vismaz var saprast, ka tur ir lukturi. Uz ceļa arī kaut ko redzēs. Redzēs. Jā, to kaut ko arī redzēs. Ja tur kāds būs, bet labāk, lai tur neviena nav. Tā tad, izstāsti tagad vienu lietu. Nopulēta viņa ir, vēl tu viņu appūti ar tiem svētajiem dūmiem. Tagad viņi pasargāta arī kādu laiku vēl? Viņi kādu laiku pasargātu. Pirmkārt, es nepulēju, bet slīpēju. Piedodiet. Tad viņi būtu spīdīgi, redzēju, viņi nebija nespīdīgi, un tad viņi palika spīdīgi. Un tad tas ir tas polimēra pārklājums, kas uztaisīja viņu caurspīdīgi, skaistu. Un kaut kādu laiku es jau saku, kādi gadi 3 es gribētu redzēt. 30? Nē. Nē, tas būtu ideāli. Ja domāju, cik mašīnai būtu gadu. Vai ne? Super. Jā. Ja viņai jau tagad ir 30. Nē, joks pie malas patiesībā šis ir tas īstais laiks, kad to vajadzētu darīt. Un tā kā, kur tu vari izdarīt? Pagaid, kur Ropažos, angārā, kurš pie manis?
Pa skaisti ceļi tagad var atbraukt tādu glodu, smuku. Jā. Tikai nebrauciet no Tīnušu puses, tur gan ir viss. Būs Ginta arī no Tīnušu puses, mums būs ceļš un varēs visi arī atbraukt no turienes. Kad būs, tad brauciet arī no turienes, bet pagaidām, jebkurā gadījumā ropažos pie Jāņa, parole Lukturis. Labi, Lukturis, būs parole Lukturis. Jā.